Estere Jungfermane un Rasa Rušmane. Es pie meitenēm tuvāk. Čau, meitenes! Čau, mēs jūs jau gaidījām. Lūdzu, ieņemiet vietas. Lūdzu, ieņemiet vietas šeit. Kā jūs jūtaties? Super! Wow, es nevaru. Tiešām superīgi ir. Labi sajūta tev skatuves, ne? Briesmīgi laba. Tiešām. Sāksim vispār tādu nelielu izaicinājumu, zinot, ko jūs šodien zināt par līderu programmu. Jūs te pieteiktos vēlreiz, ja būtu tāda iespēja? Jā, man jau pietrūks programma. Es nopietni jūtu to trūkumu sajūtu sevī, ka tik forši bija pusgads un tagad viss beidzies, bet man prieks, ka es vēl visus līderus teikt. Tiešām paldies visiem līderiem. Es teiktu nevis uz visiem 100%, bet uz visiem 120%, jo es teiktu, ka tas ir viens no svarīgākajiem, kurš tagad ir teikts. Un jebkuram no jums, tev, es nezinu, visiem es saku pieskieties, un ja būtu iespējas, tad būtu vēlreiz. Brīnišķīgi. Pastāstiet, kādu projektu jūs īstenojāt šīs programmas laikā, vairāk par pašu projektu, un kas radīja lielākās grūtības, izaicinājumus, kā ar to tikāt galā? Es izveidoju drošības festivālu. Esi gatavs 2025. To apmeklēju. Kāds bija festivālā? Kāds bija festivālā? Jā, reku bija. 1200? Nē, to apmeklēja 2000 apmeklētāji. 2000 apmeklētāji, jā. Es to, festivālu sacepu 90 dienās, katru dienu sociālajos tīklos vienkārši liku, kā man iet tur maucus, teicu viss, kas iet, kas neiet. Un es teiktu, ja man ātrāk būtu piķis, tad nebūtu problēma. Tā kā man nebija piķis, tad, protams, problēma bija. Bet tiešām superīgi, es teiktu visiem vienkārši uzdrošinieties, ejiet, uzliekiet sev lielāko mērķi un viss sanāks. Tas bija arī tas, ko es izdarīju līderu programmas laikā. Jā, un tātad mans projekts bija atkarību laboratorijas, kurā mēs ar jauniešiem, es biju kā mentors un ar speciālistiem strādājām par dažādām atkarību tēmām, sākumā manā skolā. Un tad man bija tāds jautājums, kāpēc tikai manā skolā, kāpēc vecumniekos Rīgā, kur vēl? Un tad jau tāpa Erasmus Plus projekts Gruzijā, kur 28 jaunieši mēs pavadījām 10 dienas un arī strādājām par mentālo veselību un atkarībām. Man varbūt nauda nebija tik liela problēma, jo projekta rakstīšana ir mana stiprā puse. Bet noteikti tā grūtība bija atrast to pieeju, kā ar jauniešiem runāt un kā atrast šo pieeju un strādāt par tik aktuālu tematu. Domājot par to, kas ir dzirdēts no programmas absolventiem, viņi saka, ka iesākumā dalībā programmā ir bijusi tā sadarbība ar mentoru nedaudz biedējoša. Vai arī jums bija no kaut kā bail, un ja tā, tad cik pamatotas jūsuprāt šīs bailes bija un kā jūs ar tām tikāt galā? Man bija briesmīgi bail no savas mentors. Man tiešām bija, es atceros, man atsūta ziņu, ka man ir mentore. Es viņai uzreiz 11. vakarā rakstu e-pastu, un viņa uzreiz atbild. Man bija tās, Dievs, kāpēc viņa tik ātri atbild? Un jā, te mēs pirmo reizi tikāmies. Mana mentora bija Ineta Done no Signet Bank tiešām. Es nezinu, vai tu te esi, bet tiešām milzīgs tev paldies. Jā, Ineta ir. Jā, reku ir. Paldies tev, Ineta, milzīgs. Un jā, man bija briesmīgi bail no viņas. Uzgavilējumi Inetai tiešām. Bet tad kaut kā tā aizgāja, tad pirmo reizi tikāmies, tad es dabūju, varētu teikt, tādu miera sajūtu, ka būs superīgi, ka šī mentora man palīdzēs, un tiešām viņa bija tas, kas šo visu man festivālu palīdzēja uztaisīt tāds riktīgs atbalsts. Un tiešām, ja tev ir iespēja, ka tev ir mentors Latvijā, tā kā tiešām cilvēks, kas zina daudz un augsts cilvēks, vienkārši piesakies tajā līderu programmā, tu neko nepazaudēsi no tā. Es no savas pieredzes varu teikt, ka tāda, kāda es biju pirms gada, es jau esmu mainījusies. Tā kā tiešām paldies, Inet. Nebūtu varējis pateikt labāk. Jā, protams, tagad tev nonāk tāds cilvēks, kurš ir Latvijas ranga top, Eiropas, pasaules top cilvēks priekšā. Protams, ka tas pirmais brīdis ir biedējoši, domā, kā tu runāsi, kā tu sazināsies, bet jau pirmajā satikšanās reizē es sapratu, ka viņa ir tikai cilvēks, viņa nāk mums šeit palīdzēt, un ja mēs uzdosim pareizos jautājumus un ar pareizo attieksmi pret viņiem vērsīsimies, tas būs tikai superīgākais, ko vien vispār var iegūt, jo piemēram, tagad 3 dienas pavadīju lidostā, kur bija iesprūdusi, knapi šeit nonāca vispār. Un mentori jau man bija sarunājis naktsmājas Frankfurtē visu, jau uzreiz viss. Un izlaid man nosauc par otru bērnu. Tā kā mentors ir... Jā.
Irīna Pīgozne, paldies tev! Vēl viens superīgs tiešām mentors. Labāk nevarētu iedomāties. Paldies tev, Irīna! Aplaus arī viņas mentorai! Jā, un mentori ir viens, bet vēl jums bija iespēja strādāt ar coachiem. Kā jūs vērtējat šo pieredzi? Kāds atšķirās no mentora? Jā, tie, kas nezina, tad coach ir tāds, varētu teikt, tāds personīgais treneris, kaut kas ļoti līdzīgs psihologam, kas tā kā tev caur jautājumiem palīdzēs saprast, ko tu īsti gribi. Un man arī bija superīgs coach Ilze Danelsone. Viņa arī, es teiktu, ka gandrīz katrā coacha sesijā es apraudājos, jo vienkārši viņa palīdzēja, deva to miera sajūtu. Arī tad, kad man festivālā bija diezgan grūti brīži, viņa vienkārši deva to miera sajūtu un to, ka viss būs kārtībā. Es teiktu, ka coachi, tas, ka tev līderu programmā ir gan coach, gan mentors, un tas viss ir bez maksas, tad kāpēc gan ne? Tā. Jā, varbūt kāds var pacelt rokas, kas vispār zināja, kas ir coach līderu programmā, vai vispār kāds zina? Es zinu. Es zinu arī. Daudzi, jā. Jā, un es biežāk prieks zināt, ka kāds zina, tomēr noteikti izmantojot šo iespēju, jo coachu tiešām izmanto cilvēki, kuri iet uz izaugsmi, kuri grib šo realitātē šī atbildes taviem jautājumiem un uz šīm problēmām ir tevī pašā. To vienkārši vajag atrast ar kādu cilvēku palīdzību. Un mans coach bija Līva Augustāne. Šautauts tev, Līva Augustāne, tu esi saulīte. Un tu padarīji šo riteņu ķēdi tādu tekošu un varējām kopā iet uz izaugsmi. Nevis pa solīšiem, bet lēcieniem uz priekšu. Tas progress arī, vai ne? Redzams dienā sadarbojoties ar coachiem, ar mentoriem. Bet domājot par visu šo, kādas ir jūsu sekmes skolā šobrīd? Vai bija? Par šito es laikam labāk nerunāšu. Labi. Jo man ir nākamais jautājums tieši saistībā ar līderu programmu un skolu. Un vai to visu vispār var apvienot un vai viegli ir apvienot šo dalību programmā ar labām sekmēm skolā? Tas ir grūti. Būšu godīgi, līderu programma, tā nav tā vieglākā programma. Bet tāpēc arī ir tas mērķis, ir tā jēga pieteikties, lai tu vienkārši sevi attīstītu. Tas pusgads, kas tev ir dots līderu programmā, vienkārši, lai sevi attīstītu, ir tā kā fenomenāls. Un par skolas sekmēm es festivālu sāku taisīt aprīlī. Un aprīlī mājā es vairāk nebiju nekā biju. Man jau skolas vadība bieži teica, Ester, tu vispār šajā skolā vēl mācies. Un, es teiktu, tas bija ļoti grūti, bet es to nenožēloju. Un arī tagad man īsti ar skolu, es vairāk esmu ārpus skolas nekā skolā, bet skola man ir liels atbalsts. Es teiktu tā, atzīmes, noslīdēju, bet es to nenožēloju. Okay. Ko tev saka mentors par to? Mentors? Inita visu atbalsta. Viņai patīk. Jā. Individuāli pieeja ļoti labi. Varbūt ir cits stāsts. Jā, uz atzīmēm mēs varam skatīties, jo man tas uzskats ir tāds, ka jo vairāk tu dari, jo vairāk tu vari izdarīt. Un es cenšos visu darīt uz 100%, tāpēc to arī var paspēt. Tomēr uz tiem kavējumiem un burtiem uz tiem gan mēs labāk neskatīsimies, nerekomendēju. Var pateikties Rekursanitē Rogai par visiem attaisnojumiem un visu. Bet jā, noteikti. Kur vēl šajā vecumā būtu iespēja satikties ar šāda ranga cilvēkiem, šeit satikt Esteru, visus pārējos līderus un saņemt šīs iespējas. Tāpēc noteikti tas ir tā vērts. Jā, un kāds tad ir labākais padoms, ko deva mentors? Ar mentoru, mēs vienreiz sēdējām vakariņās, un viņa ne tieši tādos vārdos to pateica, bet tā doma bija tāda, ka, kā jau Ras teica, jo vairāk tu uzņemsies, jo vairāk tu vienkārši ies un darīsi, tad tu dabūsi to, ko tu gribi. Jo, protams, ja mēs gribam dzīvot labu dzīvi, ja mēs gribam braukt ar Ferrari, 3 stāvu māju, vienkārši ir jāuzbūvē pēc iespējas lielāks mērķis, ko tu gribi. Un jo vairāk tu iesi darīsi, jo vairāk tu saņemsi. Es zinu, ka varbūt šis izklausās tā motivējoši, un ka to saka daudzi, bet es varu sevi paņemt kā piemēru. Es uzstādīju sev šo mērķu festivālu, un tad arī viņš izdevās. Un vienkārši, jo, neuztraucies, tev ļoti daudz teiks, piemēram, man tagad festivālam ļoti daudz, man kaut 300 uzņēmumu atteica, bet 45 man atbalstīja. Tāpēc es saku, nebaidies, vienmēr būs vismaz viens cilvēks no 10 000, kas tev atbalstīs. Tā, paldies, Ina.
Jā, noteikti no Irīnas tā ir tā sirsnība, kuras katru reizi saņēmu, un tie komentāri, tu esi jaudīga, cik jaudīgi tu sāki, tik jaudīgi arī turpini. Un tā kā man problēma, piemēram, pagājušajā gadā es biju apmēram tajā pusē, kaut kur 3. rindā, un man bija tāda, es biju tāda maza, ar ļoti zemu pašpārliecinātību, un viņa man tā pateica, nav ir jēgas rakt visur un dziļi. Realitātē tu ej savu ceļu, un tu cīnies par visu, un tu uzstāj tos mērķus, un realitātē tas viss jau sasaucās, un vienkārši ir jāturpina un jābūt jaudīgam, un tā sirsnība, ko viņi dod, ir vienkārši nepārspējama. Turpinot tālāk par atziņām, par mācībām, jūs varbūt varat atcerēties kādas trīs ieguvumus un vērtīgākās prasmes, ko ieguvāt programmas laikā. Kas tās varētu būt jums katrai personīgi? Okay. Tā pirmā tāda atziņa arī pirms mēs uznācām, runāja Guntars Kokorevičs, un mums arī bija vakariņas ar viņu vienā meistarklasē. Un es atceros, kā viņš vienkārši teica, ja tu gribi tiešām labu dzīvi, tev ir 30 gados jābūt Mercedesam, tev viss ir jādara tik daudz, lai tev 30 gados jau būtu viss tas, ko tu gribi, nevis 60 gados atpūsties, bet jau 30 gados atpūsties. Un tāda otrā lieta, ko es varētu paņemt, ir tas, ka es vispār sapratu, kā visu taisīt, jo festivālu veidojot, es biju pilnīgi visās jomās, gan mārketingā, gan finansēs, gan vadībā, un tas bija vienkārši tāds man liels amerikāņu kalniņš, un es vienkārši arī pieņēmu to, ka cilvēki atteiks, bet tas nevar tev likt padoties. Un tad tāda trešā atziņa vispārīgi no visas līderu programmas ir tas, ka tu vari satikt tik foršus jauniešus, tiešām šautauts maniem līderiem, aplaus visiem līderiem. Tā kā tu vari satikt tik foršus jauniešus, kas reāli domā tā kā tu, kas grib dzīvē tik daudz ko sasniegt, un ka vienkārši, ja tu būsi publisks, es būšu godīgi, sociālajie tīkli arī ir ļoti svarīgi, tāpēc lieciet sevi sociālajos tīklos, nebaidieties, ko citi padomās, un piesakieties līderu programmai, jūsu dzīve tiešām mainīsies. Piekrītu pilnīgi katram vārdam, ar to sākšu, bet noteikti tāds sauklis, kas man bija šī gada laikā, bija tāds baidoties var palaist garām dzīvi, jo kur tad mēs nonāksim, ja mēs baidīsimies, un ir vienkārši jāsaka jā, un jāskatās, kuri tad šie jā nostrādās, kur šie jā mūs novedīs, un kā jau teicu, šis ir svarīgākais jā, kas man pagaidām ir tāds viens no bijis. Un šīs bailes mūs aptur, kā jau teicu, ja pagājušajā gadā man nebūtu bijis šis pēdējais grūdienis, uz līderu programmu iespējams te es nemaz nebūtu, un šeit nemaz nesēdētu uz skatuves, kas man pašai noteikti būtu neticami pilnībā pirms gada. Tāds otrais, ko saņēmām no Edgara Kota, tāds citāts man ir palicis: dzīvē jēga ir, lai nemeklētu jēgu. Noteikti pirmajā brīdī mums ir tāds, kā to saprast. Bet pēc tam mēs sapratām, ka tas ir vienkārši, ka jāizbauda katrs brīdis, ir jābauda tas, kas mums ir dots, un šī jēga jau mums ir katrā šajā dienā, un nav jāvelta visa dzīve, lai meklētu to, kas mums jau ir acu priekšā. Un trešais ir vienkārši jāpiesakās līderu programmai, jo kur vēl mēs satiksim tik augsta ranga cilvēks, top Latvijā, pasaulē, Eiropā, visur, kur vienkārši mums grib palīdzēt, ir kontakti, visi jau nākotnē, un mēs jau esam šo dzīvi iesākuši. Nevis, piemēram, pēc augstskolas, jau vidusskolas vecumā, jau esam vienkārši ielikuši tajā plūsmā lielajā. Un jūs esat priekšā jau daudziem citiem līdzgaitniekiem savā vecumā. To arī apsveicu jūs. Paldies, meitas. Tiešām iedvesmojoši, un ja es varētu atgriezt pulksteni atpakaļ, es arī noteikti būtu viens no zālē sēdošajiem un tagad domātu, šis stāsts ir tik iedvesmojošs. Es arī gribu pasaules ranga mentorus un coachus un iespējas. Un tagad pie jums zālē sēdošie jaunieši arī vēršamies. Jo, ja jūs jūtat sevī aicinājumu, enerģiju un motivāciju darīt lielas lietas jau tagad, līdztekus skolai, te būs informācija par pieteikšanos Junior Achievement Latvija līderu programmai. Starp citu, līderu programmā kopā vēl ir 10 līdz 15 lieliskiem jauniešiem vietu, un tev būs iespēja īstenot reālus projektus, daudz mācīties un pieredzēt. Tev būs iespēja tikties ar mentoriem, ar coachiem un pats galvenais – iegūt kolosālus draugus, ar ko kopā īstenot iniciatīvas arī turpmāk savā dzīvē. Viss, kas ir jāizdara, jāpiesakās līdz 20. novembrim latvija.lv mājaslapā. Pievieno CV un arī rekomendācijas vēstuli.
Jā, un Rasa un Ester, vai tie jaunieši, kas nu pats saprata, ka vēlās iegūt to pašu pieredzi, par kuru jūs tikko stāstījāt, varēs jūs sastapt Junior Achievement Latvijas standā? Jā, mēs visi arī citi no mūsu programmas pārējie dalībnieki būs tur. Mēs tiekamies tur, taču es gribu tiešām pateikt vismilzīgāko paldies Junior Achievement Latviju par šādu iespēju. Tāpēc vai mēs varam visi tādus skaļus aplausus? Paldies, Junior Achievement Latviju! Tiešām paldies! Jā, un mēs šiem jauniešiem, kas ir tur, uzticamies 120%, un tiešām Junior Achievement Latvija gan mūs, gan visus pārējos tā apvieno un audzina par tiešām augsta ranga līderiem nākotnē. Paldies, Junior Achievement Latvija! Paldies tev, Rasa! Paldies tev, Estere, par to, ka dalījāties ar savu pieredzi. Jums arī tūlīt pat balviņas un dāvanīgas no Junior Achievement Latvija. Mēs ceļamies kājās, jā, viss kārtībā. Mums vēl jāizstāst visas pārējās svarīgās lietas šajā brīdī klātesošajiem, kuri... Šeit jums nāk balviņas, jā. Aplausus vēlreiz dāmām. Paldies, jā. Viņas varēs satikt, kā jau dzirdējāt, Junior Achievement Latvijas standā. Tepat.